Es gribēju pastāstīt par grāmatu. Tas ir romāns, turku slavena rakstnieka, nobelista Orhana Pamuka romāns Mans vārds ir sarkans. Tātad Osmaņu impērija, Turcija, Stambula, 16. gadsimts. Četri talantīgi Osmaņu impērijas mākslinieki strādā pie slepena darba. Zīmē ilustrācijas īpašai sultāna pasūtītai grāmatai. Negaidīti viens no miniatūristiem tiek nogalināts. Iespējams, tādēļ, ka neapdomīgi izpaudis kādam savas bažas par sultāna ieceres grēcīgo rietumnieciskumu. Kas ir šī grāmata, kāpēc tās zīmējumi būtu bīstami un kurš īsti ir nogalinājis mākslinieku? Iespējams, ja es būtu uzmanīgāk izlasījis anotāciju, es viņas vispār nelasu tā skrupulozi. Tad man pašā sākumā grāmatas pirmajā pusē nebūtu tas jautājums, kur ir tas āķis, kas tajā grāmatā par tādu noslēpumu, ko tie mākslinieki tur tādu ne tādu dara. Nu, lūk, tad grāmatas otrajā pusē tas ir kā uz dēlnes šī austrumu zīmēšanas tradīciju un rietumu gleznošanas tradīciju sadursme. Bailes no ietekmes un vai ko tā var nodarīt. Un tā bija interesantākā daļa. Man ļoti patika skatījums tur no Stambulas, kā viņi skatās uz rietumu gleznotājiem. Es neteikšu, uz ko konkrēti, tam ir nozīme saistībā ar slepkavību, bet izlasiet. Un par šo grāmatu man gribējās pastāstīt jau tad, kad es viņu iesākusi lasīt, kad tikusi bija apmēram līdz pusē. Kāpēc? Tāpēc, ka man radās asociācija ar 1001 nakts pasakām. Un iemesls tam ir tāds stāsti. Tad, kad ilustrē kaut kādu savu attieksmi, pārdomas, filozofiju, jebkurš no grāmatas varoņiem izstāsta kādu stāstu. Arī 3 mākslinieki, kurus tur aizdomās par 4. mākslinieka slepkavību, vienu brīdi karam, kurš tā kā izmeklē, izstāsta. Viens izstāsta 3 stāstus par mākslinieku un stilu. Viens izstāsta 3 stāstus par mākslinieku un aklumu. Viens izstāsta 3 stāstus par laiku. Un tas ilustrē šo stāstījumu, un tas parāda, ka galvenais te pat nav cilvēki. Galvenais te ir miniatūras, zīmējums, maniere zīmēt, skats uz zīmējumu. Un īstenībā tu lasi šos stāstus, tu ļaujies plūdumam, un īsti pat nav svarīgi, kurš tad ir slepkava. Protams, ja nebūtu intrigas, kaut kurā mirklī man vienkārši šie stāsti, miniatūra apraksti apniktu. Kas man patika, tā bija romāna struktūra. Tas nav vienlaidus romāns. Labi, tās ir manas līnlapiņas, bet, ja es atšķiru satura rādītāju, jūs redzat, cik daudz tur ir nodaļu. Un ir tā, ka šajā grāmatā runā noslepkavotais, slepkava anonīmi, mākslinieki, izmeklētājs, cilvēks, kurš ir organizējis šīs te slepenās grāmatas izdošanas sultānam, runā sievietes. Man ļoti patika, šeit runā arī zīmējumi. Un viņi arī nāk katrs ar savu stāstu. Tur runā suns, zirgs, šaitans, nāve, kas tur vēl bija, es neatceros. Un tur runā krāsa, sarkana.
tur ir arī mīlestības līnija. Tiesa gan jāatzīst, varbūt Eiropietim un pēc 21. gadsimta liktos, ka gribētos, lai tur tās jūtas ir intensīvākas un brīžām tu viņas pat nesaproti, bet bija labi. Un tur bija arī skumjā nots. Tad, kad šie te 3 mākslinieki satiekas, tur ir vēl viens 4. Un viņi kopā atceras tās labākās lietas no tā, kā viņi ir mācījušies zīmēt, kā viņi ir cienījuši vecmeistarus, kā viņi ir viņus atdarinājuši par šīm te mācīšanas skolām un par to, ka tas kaut kad beigsies. Jo pēdējais viņu skolotājs kļūst akls, kāds nāks, protams, viņa vietā, bet vai tās miniatūras būs tādas, kā bija pirms gadsimta, pirms 2, kad tās iekļāva grāmatās, kad par tām priecājās. Varbūt šajā romānā ir par daudz miniatūru, par daudz zīmējumu, par daudz. Bet, ko es beigās nodomāju, īstenībā, laikam jau tā vajadzēja. Tāpēc, ka, ja sākumā man viss bija, vienā lielā, ne gluži putrā, bet es neko neatšķīru, es tikai lasīju, baudīju, tad uz beigām es šīs miniatūras jau spēju vizualizēt.